No 27 Eiropas Savienības valstīm eiro klubiņam pievienojušās 17. Arī 10 pārējām iestāšanās Eiropas Savienībā bija starta šāviens skrējienā uz eiro. Ietiepīga skrējiena līderi pat laban ir Latvija, par eiro ieviešanas datumu nosakot 2014. gada janvāri. Pārējās valstis vismaz pagaidām nostājušās skrējceļa malā. Īpaši nosacījumi, kas ļauj nepievienoties, attiecas uz Lielbritāniju un Dāniju, jo šo valstu referendumu par iestāšanos eirozonā savulaik apdraudēja Eiropas ideju. Īpašā statusā atrodas arī Zviedrija, kas neatbilst eiro ieviešanas kritērijiem. Par to savulaik Zviedri nobalsoja referendumā un šķiet to nenožēlo, jo ar stabilo izaugsmi un stipro valūtu Zviedrija lēnām pārtop par jauno Šveici. Pārējās Austrum Eiropas valstis eiro ieviešanu atlikušas eiro krīzes dēļ. Pat krīzes teju neskartā Polija vienotās valūtas ieviešanas plānus atlikusi uz 2015. vai 16. gadu, un tikai tād, ja tas būs izdevīgi Polijai. Čehija, kas šķiet vislabāk pratusi likt Eiropā ieklausīties savās prasībās, iegulda infrastruktūras attīstībā un ar neatbilstību Maastrichtas kritērijiem nevainojami pamato nevēlēšanos pievienoties eiro. Šim piemēram seko arī Ungārija, kas tāpat kā Čehija sākotnēji plānoja pieņemt eiro 2010. gadā, un tagad saka, ka tas nebūs iespējams līdz 2018. vai pat 2020. gadam. Rumānija pēc vēlēšanām decembrī pārspredīs plānus pievienoties eiro 2015. gadā, no savas ļevas ātrāk par 15. gadu neplāno atteikties arī Bulgāri. Kaimiņi lietuvieši, kas skrējienā uz eiro savulaik turējās mums blakus, arī nolēmuši pagaidīt. Neseno vēlēšanu procesā eiro ieviešana pat netika pieminēta. Šī ir pirmā reize, kad visas 6 galvenās partijas, ieskaitot premjera Kubiļus partiju, neteica, mēs vēlamies pievienoties eirozonai, cik ātri vien iespējams. Vēl pirms 3 gadiem pievienošanās eiro bija ekonomikas prioritāte numur 1. Tagad visi saka, ka pievienosimies tad, kad eirozona atlaps, un tas būs izdevīgi Lietuvai. Pat Kubiļus, kurš vienmēr 100% bijis par ātru eiro ieviešanu, tagad uzsver, ka jāizpilda Maastrichtas kritēriji, bet neko nesaka par nākamo soli. Šobrīd dzirdam daudz sliktu ziņu no eirozonas, ir pat bažas par eiro sabrukumu. Politiķi norāda, un tas ir arī vispārējais viedoklis, ka nepieciešams nogaidīt, paskatīties, kā eirozona atrisinās problēmas un tad pievienoties vienotajai valūtai. Šobrīd nav ne politiskās gribas, ne diskusija par to. Mēs noteikti nepievienosimies eiro 14. gadā, varbūt 2015. vai pat vēlāk. Lai gan Lietuvas ekonomiskais novērtējums jeb kredītreitings ir pat labāks nekā Latvijai, un Lietuvai nebija jāaizņemās miljardi, lai glābtu ekonomiku, par eiro Lietuvas politiskās un ekonomiskās aprindas un iedzīvotāji ir viensprātis. Lielākās bažas ir par to, ka iestājoties būs jāsadz Grieķijas un Portugāles parādi un jāsūta nauda uz valstīm, kuru iekšzemes koprodukts cilvēku ir 2 reizes lielāks nekā mums. Tieši šis ir iemesls, kāpēc Igaunijā, kas pievienojusies eiro, joprojām 30% iedzīvotāji neatbalsta šo lēmumu. Igaunijas ieguldījums garantiju veidā Eiropas stabilitātes fondā ir 1,9 miljārdi un jaunajā Eiropas stabilitātes mehānismā 1,3 miljārdi eiro. No tiem skaidrā naudā jāiemaksā 148,8 miljonu eiro 5 posmos, no kuriem 2 jau ir samaksāti. Tā kā iepriekšējā aizdevuma Grieķijai noformēta pirms Igaunijas pievienošanās un jaunais mehānisms vēl nav sācis strādāt, pagaidām Igaunija neko nav zaudējusi. Taču jaunais Eiropas stabilitātes mehānisms visticamāk būs pieejams Grieķijai tāpat kā visām pārējām valstīm. Maksimālais Igaunijas ieguldījums ir noteikts jau minētie 1,3 miljārdi. Lai gan nepastāv iespēja, ka visa nauda tiek aizdota Grieķijai, var rasties zaudējumi šādā apmērā. Lai gan pat ekonomisti uzskata, ka visu zaudēt nav iespējams, Latvijai iestājoties eirozonā stabilitātes mehānismā 5 gadu laikā būs jāiemaksā aptuveni 144 miljoni latu. Tas garantija līmenis ir pietiekoši augsts, tur ir zinām procentu ienesība. Jā, tā ir tāda piedalīšanās kopējā spēlē. To mēs esam izvēlējušies. Jautājums vai tagad vai pēc 10 gadiem, piemēram. Bet var būt tāda situācija, ka tas viss tiek pazaudēts? Grūti iedomāt. Analītiķu aprindās Latvijā gan lielāks uztraukums valda par Maastrichtas kritēriju izpildi, kas nepieciešama, lai iestātos eirozonā. Atbilstība šiem kritērijiem ir jebkuras valsts mērķis, jo tas liecina par sakārtotu un stabilu ekonomiku, tostarp veiksmīgu izdzīvošanu eirozonā. Pat labi Latvija atbilst šiem kritērijiem, taču nav garantīvu, ka tā būs arī turpmāk. Kaut vai ņemot par piemēru jau pieminēto Igauniju. Lai gan eirozonā Maastrichtas kritērijus Igauni vairs neizpilda pārlieku lielās inflācijas dēļ.
šeit mēs redzam tiešām ievērojumu paradoksu, jo tas, ko mums apgalvo Latvijas Banka un arī valdība, saka, ka mums tūlīt atvērsies loks, kurā mums vajag paspēt. Jo šajā laika periodā mēs it kā tiešām formāli atbildīsim šiem kritērijiem. Bet, ja mēs šajā logā neiestājamies, tad, principā, mēs nezinām, kad nākošreiz būs šāda iespēja. Man ir žēl, ka mēs iestājamies klubā, faktiski tam neesam gatavi. Priecāties par uzvaru skrējienā uz eiro vai tomēr pajautāt, kāpēc citi apstājušies un kas ar mums notiks pēc fīniša. Tas ir Latvijas Bankas uzdevums, uzskata Gatis Kokins. Piemēram, Polijas centrālās bankas gadījumā tur tiešām padome nepārtraukt lemj, strīdās, balso. Padomes locekļi nāk ar savu viedokli sabiedrībā. Cilvēki var iepazīties ar publikācijām. Jūs, piemēram, esat lasījis kādu Latvijas Bankas padomes locekļa makroekonomisko viedokli? Es ne. Neviens nav lasījis. Tas arī liecina par to, ka pirmkārt mēs nezinām, ko šie cilvēki domā par makroekonomiku. Un, ja mēs skatāmies Latvijas Bankas padomes protokols, mēs arī redzam, ka tur šī diskusija pēc būtības nenotiek. Es domāju, tas ir lielākais ļaunums.